Video bloks numur 5. Mēs esam pēdējie izdzīvojušie šajā pasaulē. Kā domā, mēs izdzīvosim? Mēs taisam šo video, lai, ja kaut kad radīsies pasaules dzīvība no jauna, tad lai viņi redzētu, kas notika pirms tam. Viss mirst. Mums ir viens inficētais. Mēs atslēdzamies. Davai sākam 5 sekundes, laižam gaisā. Madara 3, 2, 1, sākam. Labvakar jūs mājās. Šeit jūs uzrunā zvaigzne Hamuns Bušmans. Man ir blondi mati, man patīk lauzt kaulus. Un es zinu, ka paralelograms ir 4 stūris. Man sauc Arte. Runāju tad, kad vajag. Uzskat, ka šobrīd nevajag runāt. Karakšs ir kritišs, bet ne jau tāds kritišs. Es ir bišķi vairāk veseliskāks. Zini, kā man vienreiz bija? Es braucu un biju 6 plašas trāvas, 3 sotkuļi. Man mamma nebija priecīga. Un zini, kā vēl vienreiz bija? Man kāds nozaka somu, un es paņemu viesni somu uzmetu uz skatu, tur bija stikls. Viss. Mani sauc Laura, un man ir smuki mati. Klases biedri uzskata, ka es esmu apzinības augstākā pilotāža, bet arī es reiz nokļuvu kārtības burtnīcā. Čau, man sauc Roberts Putins Štraus. Es nāku no Austrālijas, bet man pagaidām tepat ir labi. Es esmu ļoti draudzīgi uzņēmis un viss kārtībā un negribu atgriezties zoodārsā vairāk. Un tā es pavadīju savus brīvdienas Dubajā. I'm the future of drug making. Grindex wants me. Man labi padodas svešvalodas, jo es esmu gudra. Un man sauc Kristiāna. Ceikam izraksts par janvāru visu saņēma? Nē. Kur devējies? Visiem izdalīja. Tiem, kuriem janvārī kāda nesekmīga atzīme nākamās nedēļas laikā jābūt izlabotām. Nē. Obligāti. Nē, Ina. Sergej, atkal tu Apsēdies, nomierinies. Mans vārds ir Sergejs, man vienmēr ir savs viedoklis, un es nekad nepiekāpšos. Meitenē! Mani sauc Megija, un visi domā, ka es nākotnē būšu ārsti, tikai tāpēc, ka es atļauju bioloģijā norakstīt. Bet es taču nevaru būt ārsti, jo es esmu klusa, un es ar pacientiem nerunāšu, viņi nesapratīs diagnozi. Tā, es esmu tas Valns, bet dažas man sauc pa Guntaru. Nezinu, kāpēc. Man jau nevajag. Šaubes. Mani sauc Kristaps, es taisu mūziku, tādu kā šo. Un vienā no radīšanas mirkļiem es atcerējos, kā mēs pamatskolā izcēlām durvis vienā kabinetā. Un skolotāji bija ļoti dusmīgi. Čau, mani sauc Madara, un es esmu teicamības ikonagad. Man jau sen mācības ir atlikušas. Jā, un es esmu tik aktīva, ka dažreiz tas novērt līdz agresijai, un dažiem klases biedriem no manis vienkārši ir bail.
Man jau filmē, jā. Tātad es strādāju par apsargu Hesburgerā. Dažreiz es tur dabūju pavēltu paēst, bet kādreiz es pelnīju naudu savādāk. Kā es viņu pelnīju, tas bija pamatskolā. Es dejoju visam priekšā, man maksāja labu piķi, bet viss labs kādreiz jau beidzas, tāpēc es esmu šeit tagad. Paldies! Sveicināti, mani sauc Andrejs. Kāds domā, ka es esmu labs cilvēks, kāds, ka normāls, kāds, ka ļoti agresīvs. Cits man vispār saprast nevar. Lai gan es māku uzvesties kulturāli tur, kur vajag, uz stundām gan es nemāku lēdzīgi ierasties. Tādēļ nācās 1 stundas laikā pasēdēt aiz durvīm. Mani sauc Laura Pelēce, es esmu klusa, mierīga un jauka. Ballēs man patīk padejot un arī klusībā mūzikas. Esmu Elmīra. Daudz uzskata, ka es daudz runāju, bet man tā neliekas. Es runāju tikai tad, kad tas ir vajadzīgs. Bez runāšanas man arī patīk nodarboties ar sportu, piemēram, kā volejbolu. Bet kopā mēs esam duets. Sveiki! Es esmu Rīs, bet es neesmu parasts Rīs. Es esmu ķīns Rīs. Kā jau Rīsiem, man patīk pārīties, un tagad es pavārīšos par savu performansu uz jumtiņu. Bija tāds gadījums, ka mēs ar Sergeju izdomājam, ka varētu uzkāpt no skolas toaletes logu, ka varētu uzkāpt uz jumtu. Un tad bija tā, ka es izkāpu uz tā jumta, nedaudz padejoju, un tieši pa gaitiņam gāja direktoru un to ieraudzīju. Un tā es nokļuvu direktors kabinetā. Mani sauc Aiva. Man arī patīk daudz runāt, bet es to daru ļoti augstā līmenī. Es nekad nevienam neatsaku palīdzību. Un pirms Ziemassvētkiem visi dejoja pēc manas stabulītes. Tas ir uz mācību malas visiem. Arvīd, uzlauzīs man pentagonu. Un tagad? Esmu cācīgākā meitene skolā. No manis birst cukurs. Līdz laikā es neeju ārā, jo man bail izskust. Starp citu esmu skrila. Con los terroristas. The Harlem Shake. Nu, ir tāds stāsts, kurš nav smieklīgs. Kāda 5. klasa mēs ar Kriņinu šitā viens otram mētē somas. Un beigās sanāca tā, ka es metu to somu, viņš pagriez galvu un tā soma viņam ielidoja tieši pa acu, un viņam bija beigās baigi zila acs. Un tad pēc kāda pāris dienu mums bija jābrauc uz ekskursijā uz Liepājas cietumu, un tad mēs gājām iekšā tajā cietumā, un tāds tur bišķi tāds paslims ar galvu apsargs piegāja klāt Kriņinam un prasīja, kas ar viņam uz acis ir uzzīmēts. Un Kriņins pateica, es ieskrēju stenderi, tas, tāpat zilums ir. Un tad tas apsargs pateica, varbūt tu man melo, varbūt kāds no klātesošajiem tev ir uzsits to zilumu. Tad es ar viņu varu parunāt, un tajā momentā es biju ļoti pārbijies, bet Kriņins pateica, nē, ka viņš ieskrēs tomēr stenderi. Tas notika kaut kādā 7. vai 6. klasē, ka mēs paņem ugunsdzēšanu aparātu un ielikam viņus ielikam toletspodē. Un beigās mēs dabūju rakstīt paskaidrojumu, kāpēc mēs to izdarījām. Nedēļā ir 7 dienas. Kādam 7 ir laimīgais skaitlis?
Mums ir bijusi 7. klases audzinātājs. Bet daži no tā nav izturējuši ar mums kopā ilgāk par 7 dienām. Jo tādi nu mēs esam. Pārāk aktīvi. Piedod man, ka esmu nabaks, piedod man vēlreiz vien. Piedod man, ka neatnācu, piedod man, ka laiks tā skrien. Piedod man, ka esmu priecīgs, piedod man, ka man nav žēl. Piedod man, ka esmu niecīgs, piedod man, ka ir par vēl. Tas notika kaut kādā 6. vai 7. klasē, mums bija ģeogrāfija, mēs gaidījām stundu. Radās ģeniāla ideja, kā varētu stundu nenotikt. Mēs iebāzām dakšiņas to tur, iekšā durvju atslēgas caurumā, lai stundas nenotiktu, nevarētu atslēgt durvis. Stunda, protams, nenotika, bet mums pēc tam bija jāatstrādā. Tas notika 7. klasē, mūzikas kabinetā, kad mums mācīja Miņonu Rephūni. Un bija kā, mēs visi sēdēja, gaidīja skoloties un ienāk pēkšņi mūsu klasbiedris. Pēc kur ilgs, kā parasti tur uzpīpi un atnāk nokāja stundu. Viņš iet savā vietā sēsties, un tur ir kaut kāds džempers. Viņš skatās uz mums un prasa, kas tas pa džemperi? Mēs sakam, es nezinu. Loks ir varē, viņš tās paskatās uz viņu. Izmet pa logā. Un jā. Tas bija mazākās klases, tas Jā, man liekas, tas bija 3. klasē, un, bija Valentīna diena, un mēs izdomājām klasbiedriem aizsūtīt vēstulītes, bet anonīms, ne jau no mums, bet no... Es domāju, tas būs tāds joks, bet nedomāju, ka kāds uzsvers tā nopietni. Jā, un jo tad, kad viņas izdalīja, tie, kurus saņēma, viņi apvainojās un gāja sūdzēties skolotāju, un viņi pat salīdzināja rokrakstus un mēģināja noteikt, kurš to visu... Un tajā brīdī, kad viņi salīdzināja, mēs vienkārši sēž rokas trīc, ceļ trīc, nevar pagriezt, jo mums bija roka darba, vai tam līdzīgs, un jā, tas bija drausmīgs. Jā, stress. Un pēc tam mēs gājām un paši kā sev rakstījām vēstules, vai novērst uzmanību. Jā, lai nepadomā, ka tie esam mēs. Jā, un arī gājām parādīt skolotājiem. Redziet, mums arī apnāca tāds nejauks vēstules. Tā, ka tāds aktris notēlēts pa šausmas. Tas bija vienkārši drausmīgi. Jā, mēs vairs Valentīna dienas pasu kopš tās reizes neizmantojām. Tāda neliela traumiņa. Oniks traujam kāds. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price, our love. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price, our love. Visi man klases biedri jau ir aizgājuši no šīs skolas. Laiks man arī doties un veidot jaunu pasauli.
terrorista. And do the Harlem Shake.